Aļiks atkal iepriecināja ar pievadu. Viena no lietām, ko paņēma šāds disks, viņš sastāv no tādām lamelītēm, no Scotch-Brite, tā materiāla, ko matē mašīnas. Un ļoti patīk tas materiāls, visādas elektronikai kontakts tīrīt. Ļoti, teiksim, tāds, notīra, bet viņš tomēr nebojā to pamatmetālu. Šis te disks varētu kādreiz kaut kur noderēt. Viņš ir maigāks par to saucamo koraļu disku. Tādā ziņā kaut kādu rūs oksīdu patīrīt. Foršs tāds. Otra lieta, ko paņēma šāds te stangas priekš šiem te savilcējiem, atsparīgajiem. Jāsaka, viņas ļoti lieliem neder, varbūt kaut kādām mazajām dzēsēšanas šļaukām varētu derēt. Un, protams, visām tām degvielas, kas ir uz kaut kādiem 12-15 mm, tur viņš kā radīts. Bet tā foršā lieta ir tā, ka ar šīm te var attaisīt šos te savienojumus. Viņi pēc idejas līdzīgi, kā, piemēram, pusasīm nāk šai te gumijai. Taču šie ir vairāk kārt izmantojami, un viņus arī var ar šīm te stangām reāli atlikt atpakaļ un reāli noņemt. Jāsaka, pie noņemšanas gan ir jābūt uzmanīgam, ja, piemēram, šī būtu tāda situācija, ka tas te izvats nāk ārā no kaut kāda plasmasas ieplūdes kolektora, kā tagad ir modē visas mēslas uztaisīt no plasmasas. Tad ir tā, ka, lai viņu attaisītu vaļā, ir viņš fiziski jāpaceļ tām plaķenēm šī te augšdaļa augšā, un tad var sanākt tā, ka nolauž, tā kā tur ir jābūt diezgan tādam uzmanīgam. Tūlīt parādīšu, kā viņas var aiztaisīt ciet. Tā uzstelē, lai var parādīt, un tā tad vienkārši spiežam ciet, kamēr atskan klikšķis. Viņš ielec vietā smuki un turās. Nezinu gan, kas ir šī detaļa, to bultiņu domāt, šī vieta, pareizāk sakot. Ja kāds zina, iekomentējiet, bet tas nebija aprakstā parādīts. Te ir tāds kā iegriezums laikam, kur kaut ko noturēt, bet tiem te savilcējiem tā vieta ir pa latu priekš turienes.